vadībā starta aplīja, vienlaicīgi viņi sasniedz tālāk ar trešdienas boļu. Kas tad būs tagad? Zarečņās par plātu un Reinis Paigla to izmanto un tad izvirzās šī brauciena vadībā. Aiz tevis klāta Auška! Reinis Paigla, Jānis Zarečņās un Dmitrijs Aņikējus. Kā mainā cenās Paigla līderiem. Bet vispārējā turpinās sākot Reinis Paigla palielīt savu pārsvaru gan pār Jānis Zarečņā, gan Dmitrijs Aņikējus. Un laidā numuru 50. Sakotājiem traucēti atvīļi, jā, mētā lauza, ka plauta ātrumu, mūžpēc tehniski nevar Paigla tik līdz Nezarečņos Aņikējos. Tā, tagad būs pakaļ otro vietu. Nešķirēs 13. Bēšņevas. Un tagad atstāv Sargo bija gaisā. Nozaudē ātrumu, jā, Dmitrijs Aņikējus to izmanto. Ir, kā lai saka, hidrodinamisku apstākļu rezultātā. Jānis Zarečņos atkrīt uz 3. vietu. Un šobrīd izkārtāts Paigla vadībā. Aņikējus 2. vietā. Ar diezgan redzamu, acīm redzamu nodomu vēl noķert, vēl varbūt realizēt iespēju. Un Jānis Zarečņos tā savu palēcienu vēl ir viss nelabākā vieta šobrīd tā no pozīcijā. 15. numurs palielina savu pārsvaru, izskatās visai nenoķerams atlikušajos apros, jo palikuši nevairāk kā 3. Lielākos apros. Un tagad rūkams pārsvaru. Tas ir saņēmies braucienā, un jums varbūt nevēlas samierināties ar 4. vietu, jā. Prasītos pēc revanšu, pēc nevēlas jūrā. Mēs esam steigti jau 30 laika, un mēs vajadzētu paņemt jūrā. Notiek arī kaut iespējams svārā, ir 4. vietā. Viņam tiek daudz sasniegts. Nostāja ļoti svarīgi. Tas ir nozīmes. Mēs gatavojamies ar finiša signāliem.